Krimas hauss turpinās. Kad milzīgas ugunsbumbas pārņēma Kerčas šaurumu, Krievija saprata, ka Ukraina mērķē uz Krimas elektroapgādes objektiem. Krievija to iespējams saprata, taču neko nevarēja darīt lietas labā. Okupanti ir iegrimuši tumsā, jo Kerča ir pilnīgā tumsā. Atklāti sakot, šie okupanti jau pierod pie tā. Tumsa, degvielas trūkums un pastāvīgais Ukrainas vēstījums, ka vienīgais ceļš ārā no Krimas ir kļuvis par mērķi, ir kļuvuši par normu, jo Putins neko nevar izdarīt, lai aizsargātu pussalu, kurai vajadzētu būt Krievijas cietoksnim. Aizejiet prom tagad. Tas ir vēstījums, ko Ukraina sūta Krieviem Krimā. Kaut kas liels tuvojas, un jūs nevēlaties dzīvot savu nelegālo dzīvi Krimā, kad tas notiks. Kad šāvieni un sprādzieni satricināja okupēto Kerčas reģionu, Krievijas varas iestādes sāka krist panikā. Un viņiem tā arī vajadzētu. Pēc vairākām dienām, kad tika uzbrukts kuģniecībai Azovas jūrā un šie triecieni nav apstājušies, Ukraina mērķēja uz elektroapgādes objektiem vienā reģionā, kas var kalpot kā evakuācijas ceļš simtiem tūkstošu Krievijas okupantu, kuri Krimu padarījuši par savām mājām. Kyiv Post sniedz pamatinformāciju savā 15. jūlijas ziņojumā, kurā teikts, ka par pilnīgiem elektroapgādes pārtraukumiem tika ziņots visā Kerčā tajā dienā, kad tika sagatavots šis ziņojums. Tas nav balstīts arī uz to, ka Ukraina lielītos ar saviem rezultātiem. Kerčas administrācijas marionetes vadītājs Ivans Košeļa bija slikto ziņu nesējis saviem cilvēkiem, kad viņš ziņoja. Diemžēl, ienaidnieka drona uzbrukuma rezultātā Kerča ir pilnībā bez elektrības. Dzīvības nodrošināšanas sistēmas darbojas ar rezerves barošanas avotiem. Visu pilsētas dienestu darbinieki ir iesaistīti ārkārtas atjaunošanas darbos. Pilnībā bez elektrības. Ja bija viena lieta, ko lielais aizstāvis Putins it kā spēja izdarīt, tad tā bija nepieļaut, ka Ukraina nekad nevarētu nodarīt ko tādu Krieviem, kurus viņš aicināja pārcelties uz Krimu. Telegram kanāls Krimas Vējš dokumentēja panisko Krievijas reakciju uz Ukrainas uzbrukumu. Tajā tika ziņots, ka kanāla abonenti, kuri atradās uz vietas Kerčā, ziņoja, ka šajā svarīgajā pussalas reģionā bija dzirdami skaļi sprādzieni. Krievija, kas mēnešiem ilgi bija cietusi no Ukrainas dronu uzbrukumiem savām modernākajām pretgaisa aizsardzības sistēmām, šķita spējīga darīt maz ko vairāk kā vien izvietot mobilās ugunsgrupas, izmantojot taktiku, trāpi un ceri, kas nespēja apturēt uzbrukumus Kerčas elektroapgādes objektiem. Visu šo notikumu vidū Krievija arī centās nepieļaut propagandas murga attīstību. Tas pats Telegram kanāls ziņo, ka Krievija apturēja visu satiksmi pāri Kerčas tiltam. Kāpēc? Vai Krievija baidījās, ka Ukraina beidzot iznīcinās Kerčas tiltu? Vai arī Putins vēlējās pārliecināties, ka neviens Krimas okupants nevarētu izkļūt un nokļūt Krievijas kontinentālajā daļā, lai pastāstītu citiem, kas patiesībā notiek pussalā, kurai vajadzētu būt Krievijas cietoksnī? Neatkarīgi no tā, ko Krievija mēģināja panākt, nekas no tā nepalīdzēja. Papildus Kerčai tika ziņots par elektroapgādes pārtraukumiem vairākos apdzīvotos punktos Krimas ziemeļrietumu un austrumu rajonos, ziņo New Voice of Ukraine. Remonta brigādes jau atradās notikumu vietā, ziņo izdevums, taču nav iespējams noteikt, kad viņiem izdosies atjaunot elektroapgādi. Un pat ja viņiem tas izdodas, Ukrainai vienmēr ir vēl vairāk dronu, lai iznīcinātu salabotas apakšstacijas un citu infrastruktūru. Un it kā ar to visu Kerčas okupantiem vēl nebūtu pietiekami slikti, Krievijas kontrolētais ūdensapgādes uzņēmums, kas apkalpo Krimas pussalu, Voda Krima, ziņoja, ka ūdens spiediens ir samazināts 9 rajonos, tas viss ārkārtas situācijas dēļ, kas ietekmē Kerčas elektroapgādes tīklu. Nav elektrības, nav ūdens, nav degvielas, nav cerību. Tieši tāda Ukraina ir padarījusi dzīvi daudziem okupantiem, kuri noticēja Putina apgalvojumiem, ka Krima kļūs par luksusa galamērķi, kas nekad neizkļūs no Krievijas kontroles. Un visā šajā laikā Ukraina nav tieši uzbrukusi civiliedzīvotājiem. Tā vienkārši atkal un atkal sūta vēstījumu. Mēs padarīsim jūsu dzīvi par elli, līdz jūs sapratīsiet, ka ir pienācis laiks pamest Krimu uz visiem laikiem. Protams, ik viens, kurš saņem jaunākās ziņas par karu Ukrainā no Krievijas aizsardzības ministrijas, par to visu neko nezinātu. Tomēr Krimas marionešu režīms tik ļoti panikā, ka pat saviem cilvēkiem pateica kaut nelielu daļu patiesības, Krievijas aizsardzības ministrija darīja to, ko vienmēr dara. Ignorēt Ukrainas panākumus un izlikties, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība dara savu darbu. Ministrija apgalvoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība notriekusi 93 Ukrainas dronus tajā naktī, kad Ukraina paralizēja Kerčas elektroapgādi. Tika ziņots par dronu notriekšanu virs Krimas, kā arī virs Melnās jūras un Azovas jūras, kā arī vairākos Krievijas pierobežas reģionos, tostarp Kurskā, Brjanskas, Rostovas un Belgorodas apgabalos. Galvas smiltīs. Krievija apgalvo, ka aizsardzība bijusi veiksmīga, kamēr Ukrainas droni rada hausu Krimā. Aizsardzības ministrija iespējams nevēlējās pieminēt neērtu patiesību par elektroenerģijas pārrāvumiem, kas izplatās visā vienā no svarīgākajiem Krimas reģioniem.
taču tur dzīvojošajiem nevajadzēja, lai ministrija pasaka patiesību. Viņiem ir nepieciešams, lai Krievija apturētu to, kas šobrīd notiek visā Krimā, īpaši attiecībā uz Ukrainas uzbrukumiem elektroapgādes objektiem. Redziet, tas, kas tikko notika Kerčā, nav vienreizējs gadījums. Šeit notiek kaut kas daudz plašāks. Ukraina jau vairākas nedēļas mērķtiecīgi uzbruk Krimas enerģētikas tīklam, un pilna mēroga kampaņa sākās jūnija beigās un jūlijas sākumā, ziņo Kyiv Post. Ukraina ir izmantojusi to pašu plānu, kādu tā izmanto Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu iznīcināšanai. Tā uzbruk vienu reizi, pēc tam atkārto triecienu pēc neilga laika, un tad Ukraina atkārto uzbrukumus vēlreiz, padarot remonta darbus bezjēdzīgus. Mēs to redzējām Simferopoles kombinētajā cikla termoelektrostacijā, kur Ukrainas trieciena droni trāpīja mērķos 3 atsevišķos gaisa uzbrukumos, kas tika veikti no 20 līdz 25. jūnijam. Šie uzbrukumi aizsāka triecienu vilni, no kuriem lielākā daļa bija vērsti uz elektrostacijām, kas ir mezgli milzīgā tīklā, kas nodrošina elektroapgādi Krimas iedzīvotājiem. Uzbrukumi enerģētikas tīklam, kā arī periodisks elektroapgādes pārtraukumi visā Krimā ir kļuvuši par ikdienas sastāvdaļu okupantiem, kuriem tika solīts, ka pēc Putina nelikumīgās 2014. gada aneksijas viņi pārcelsies uz Krievijas Rivjēras ekvivalentu. Pat 15. jūlijs atnesa vēl vairāk sāpju. Kamēr Kerča cīnījās ar tumsu, Ukrainas droni uzbruka arī Balaklavas termoelektrostacijai Sevastopolē, kas ir vēl viens objekts, kam uzbruk atkārtoti. Ukrainas speciālo operāciju spēki ziņo, ka šajā operācijā viņiem palīdzēja pretošanās kustība uz vietas, kas iznīcināja stacijas mašīnzāli un visticamāk sabojāja dzesēšanas sistēmu, ko izmantoja viena no Siemens SGT 52000E turbīnām šajā mašīnzālē. Siemens ir Vācijas uzņēmums. Vācija ir viena no daudzām valstīm, kas ir noteikušas sankcijas pret Krieviju. Ja tiek iznīcināta kāda Siemens izgatavota iekārta, kas nodrošina elektroapgādi Krimā, Krievijai būs ļoti grūti atrast nepieciešamās detaļas remontam. Speciālo operāciju spēki apgalvo to pašu, norādot, ka šis viens trieciens, kas skāra elektrostaciju, kura, kā ziņo Kyiv Independent, nodrošina līdz pat 50% no Krimā patērētās elektroenerģijas, ir radījis tik lielus bojājumus, ka remontam būs nepieciešami no 2 līdz 5 mēnešiem. Un tas arī ir galvenais. Ja trāpīt precīzi, Krievijai rodas nopietnas problēmas. Šie triecieni ir sasnieguši tieši to efektu, ko Ukraina bija iecerējusi. Pēc triecieniem Simferopoles rūpnīcā Krimas marionešu valdībai nācās izsludināt ārkārtas stāvokli Sevastopolē. Nenovērtējiet par zemu, cik svarīgi tas ir gan morāles, gan propagandas frontēs. Krīma tiek uzskatīta par Krievijas cietoksni, kroņa dārgakmeni, kas simbolizē Krievijas pārākumu par Ukrainu. Un ja Vladimiram Putinam viss izdotos pēc viņa prāta, tas būtu pirmais solis ceļā uz pilnīgu Ukrainas teritorijas aneksiju. Caur Krimu bija paredzēts virzēt visu Krievijas iebrukumu Ukrainas austrumos un dienvidos, un kādu laiku tas arī notika. Taču tagad pussalā valda panika, jo pazūd elektrība, trūks degvielas un Ukrainas droni turpina uzbrukt. Ukraina var lepoties ar šiem triecieniem, taču īstais kaitējums tiek nodarīts Vladimiram Putinam un viņa paša radītajam tēlam, kā Krievijas tautas aizstāvim. Ne tikai Kerča un Sevastopole saskars ar elektrības pārāvumiem un panikā esošiem marionešu gubernatoriem. 13. jūlijā UKRI Inform atklāja, ka elektrības pārāvumi Džankojas rajonā Krimā turpinājušies jau veselu nedēļu līdz tam brīdim. Ukrainas stratēģijas skar ne tikai Krievijas okupantus. Kā skaidro Krimas tatāru tautas medžlisa priekšsēdētājs Rafats Čibarovs, arī tie, kas atbalsta Ukrainas lietu, tiek ietekmēti. Tomēr Čibarovs sacīja, ka šīs grūtības ir jāiztur, jo galīgais mērķis ir atbrīvot Krimu, lai dzīve kļūtu labāka visiem tiem, kas kopš 2014. gada dzīvojuši Krievijas apspiešanā. Mēs no sirds līdzjūtam visiem Krimas iedzīvotājiem, kuri gaida pussalas atbrīvošanu no Krievijas barbariem un ir spiesti izturēt jaunas grūtības, ko rada Krievijas okupācija. Mēs pateicamies viņiem par to, ka viņi nezaudē cerību un paliek uzticīgi Ukrainai, neskatoties uz visām grūtībām un represijām, sacīja Čibarovs vēstījumā, kas paredzēts, lai iedrošinātu tos, kuri atbalsta Ukrainu, turēties stipri. Jūs varat tikt tam pāri, un gaisma tuneļa galā kļūst arvien lielāka. Tikmēr Kerčas uzbrukumi, kas izraisījuši vēl vairāk elektroapgādes pārtraukumu, ir vērsti uz to, lai vājinātu Krieviju. Krimā valdošā vara ir zaudējusi savu kontroli. Kā norāda speciālo operāciju spēki, triecieni elektroenerģijas ražošanas objektiem Krimas placdarmā būtiski vājina Krievijas Federācijas armijas uzbrukuma un aizsardzības spējas, samazina tās operatīvo tempu un loģistikas atbalsta noturību.
Tā kā okupanti baidās par savu nākotni tumsā, karavīri Ukrainas kontinentālās daļas frontes līnijās tiek spiesti doties uzbrukumos, neskatoties uz to, ka viņiem nav nepieciešamā atbalsta. Šis atbalsts nepienāks. Krimā iesprostotie krājumi un karavīri ar katru dienu pazūd. Tas ir nopietna problēma Putinam. Taču aiz šīs problēmas slēpjas vēl cita problēma. Mēs to jau iepriekš pieminējām. Ukrainas jaunāko uzbrukumu elektroapgādei atrašanās vieta ir ļoti svarīga. Bet pirms mēs izskaidrojam, kāpēc, atgādinām, ka jūs skatāties The Military Show. Ja jūs gūstat ieskatu no šī kanāla, abonējiet un ieslēdziet paziņojumus, lai redzētu, ko publicēsim nākamo. Kerča nav vienkārši kāds parasts reģions Krimā. Tā ir viena no vissvarīgākajām pussalas teritorijām, jo Kerča un tilts, kas savieno Kerču ar Krievijas kontinentālo daļu, ir vienīgais ceļš, pa kuru lielākā daļa okupantu var iekļūt vai izkļūt no pussalas. Katru reizi, kad Ukraina uzbruk Kerčā, neatkarīgi no tā, kas tiek mērķēts, valsts sūta vēstījumu, ka vienīgais tilts uz āru var kļūt par mērķi jebkurā brīdī, kad vien Ukraina tā izlems. Protams, tas jau iepriekš ir noticis. Bet tagad Ukrainai ir ugunsspēks, un Krievijas aizsardzība ir tik vāja, ka atsevišķi uzbrukumi tiltam varētu pāraukt kampaņā, kas šo tiltu iznīcinātu uz visiem laikiem. Ja tas notiks, okupanti būs iesprostoti ellē, ko radījusi viņu līdera neveiksme. Ukraina ļoti mērķiecīgi uzbrūk visam Kerčā, izņemot Kerčas tiltu. Bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Braudijs to ļoti skaidri pateica 14. jūlijā, tieši pirms uzbrukumiem, kas iegrūda nelegālos Kerčas iedzīvotājus tumsā. Krimā nav degvielas, un es gribu jums pateikt, ka tās arī nebūs, izsaucās Braudijs piebilstot, mēs nogriežam pievedceļus, nevis izbraukšanas ceļus. Mēs neaiztiekam Kerčas tiltu, lai viņi dodas pa to, lai tie miljoni dodas prom pa to mazo tiltu atpakaļ uz savu Krieviju un ceļo kaut kur tālu. Aiz Urāliem, lai dzīvo mierā. Braudijs un Ukraina precīzi zina, ko viņi šeit dara. Brīdinājums ir viena lieta. Okupantiem Krimā būtu prātīgi to ņemt vērā. Bet tas, ko Ukraina patiešām vēlas šeit radīt, ir vieta, kur tūkstošiem un tūkstošiem okupantu izmisīgi mēģina aizbēgt pāri Kerčas tiltām. Mēs iepriekš runājām par propagandas uzvarām. Šī būtu liela uzvara. Nekas nebojātu Putina tēlu kā spēcīgo Krievijas aizstāvi, vairāk kā paša cilvēku bēgšanu no Krimas, glābjot savas dzīvības. Un neaizmirsti, ka tiem cilvēkiem kaut kur būs jāiet. Viņi kļūs par bēgļiem karā, kuram nekad nebija jāskars Krieviju. Kas vēl vairāk kaitētu Putina reputācijai. Un tie, kas bēgtu no Krimas, stāstītu par nepārtrauktiem dronu uzbrukumiem, degvielas trūkumu, elektroapgādes pārtraukumiem un pilnīgu Krievijas aizsardzības nespēju viņus pasargāt. Un ja tas var notikt ar viņiem, tas var notikt jebkur Krievijā. Tādu vēstījumu viņi atnesīs. Tas ir spiediens uz Putinu. Karš tiek ienests pašā Krievijā. Ukraina turpina izdarīt spiedienu. 17. jūlijā laikraksts Kyiv Post ziņoja, ka Ukraina ir guvusi vēl vienu veiksmīgu triecienu. Šoreiz pret dzelzceļa mezglu reģionā, kas ir daļa no Krievijas Krimas loģistikas tīkla. Šis trieciens izraisīja ugunsgrēku dzelzceļa mezglā, kas atrodas netālu no Kerčas tilta. Vēlreiz tiek sūtīts vēstījums. Ugunsgrēki tuvojas arvien tuvāk, tāpat arī triecieni. Aizbrauciet tagad, citādi pats tilts kļūs par mērķi. Nekas no tā neapstāsies. Daži var apšaubīt Ukrainas rīcības morāli, taču ir vērts atkārtot, ka Ukraina tieši neuzbruk civiliedzīvotājiem. Tā ir Putina taktika, nevis Ukrainas. Drīzāk Ukraina atklāja faktu, ka Putins, pārdodot Krimu kā luksusa galamērķi Krievijas iedzīvotājiem, cenšas noslēpt to, ka Krievija ir pārvērtusi Krimu par milzīgu militāro bāzi, ko izmanto uzbrukumiem Ukrainai. Nekas vairāk kā leģitimitātes šķietamība, kas uzklāta kārtējam agresijas instrumentam. Ukrainas bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs uzsver šo punktu, norādot, ka Krima būtībā ir pārvērsta par militāro bāzi Krieviem, ļaujot viņiem turpināt okupēt mūsu valsts dienvidus un pārvietot spēkus uz austrumiem. Tas ir būtiski saprast, domājot par to, kāpēc Ukraina šobrīd mērķē uz Krimu. Pussala nav kāda nevainīga teritorija, kas cieš no degvielas trūkuma un periodiskiem elektroenerģijas atslēgumiem. Protams, simtiem tūkstošu Krievu okupantu izjūt šo sāpi, taču nekad neaizmirstiet, ka Krīma tika izmantota kā atspēriena punkts sākotnējam iebrukumam Ukrainā. Krievija joprojām cenšas to izmantot kā loģistikas mezglu, lai piegādātu apgādi Ukrainas kontinentālajai daļai, un tiek lēsts, ka pussalā atrodas apmēram 50 000 karavīru. Krievijas okupācijā Krimā nav nekā nevainīga. Ukraina ir atklājusi šo faktu un turpinās izmantot priekšrocību, ko tā sev izcīnījusi. Tas, ko mēs tikko redzējām Kerčā, ir daļa no daudz plašākas kampaņas, un Ukraina skaidri norāda, ka Krimai tuvojas kaut kas liels, ar ko Krievija netiks galā. Var apgalvot, ka kaut kas liels jau ir klāt.
Al Jazeera ziņo, ka Ukrainas vairāku mēnešu darba augļi, lai izolētu Krimu, jau ir redzami. Izdevums norāda, ka Ukraina būtībā spēja apšaudīt visu pussalu, kas ļauj Ukrainai vēl vairāk padziļināt Krimas jau esošo elektroenerģijas un degvielas krīzi. Marionešu varas iestādes neko nevar izdarīt lietas labā. Pat tad, kad Vladimirs Putins mēģina un bieži vien nespēja nosūtīt palīdzību no Maskavas, šīs varas iestādes pat nespēja sniegt grafiku atgriešanai pie normālas situācijas. Tas, kas tagad ir Krimā, ir jaunā norma. Un papildus uzbrukumiem pašai Krimai, Ukraina sāsina šīs radītās problēmas, uzbrukot kuģiem ūdeņos ap Krimu. Ēnu flote, kas uztur Krimu dzīvu, grimst. Līdz 13. jūlijam nepārtraukta ikdienas uzbrukumu vilnis ēnu flotes naftas tankuģiem, apgādes kuģiem un prāmjiem, kurus Krievija izmanto kravu pārvadāšanai, bija izraisījis gandrīz pilnīgu kustības apstāšanos caur Kerčes šaurumu, apgalvo Brodijs. Līdz 16. jūlijam Ukraina bija uzbrukusi 147 tankuģiem Azovas un Melnajā jūrā, no kuriem 117 bija piegādes tankuģi, kas piegādā degvielu Krimai. Šie uzbrukumi papildina loģistikas bloķēšanas kampaņu Ukrainas kontinentālajā daļā pret ceļiem, tiltiem un kravas automašīnām, kas pa sauszemes ceļiem piegādā kravas un degvielu Krimai. Degvielas uzpildes stacijās ir beigusies, un elektroenerģijas atslēgumi kļūst arvien ilgāki un aptver lielāku daļu Krimas nekā jebkad agrāk. Un tas viss atstāja Putinam divkāršu problēmu. Pirmkārt, Krimas cietoksnis ir kļuvis par vienu no Krievijas lielākajām ievainojamībām. Elektroenerģijas pārrāvumi Kerčā ir tikai slimības simptoms, kas novājina Krimu. Masveida militarizācija un ekonomiskā integrācija ar Krievijas kontinentālo daļu radīja maldīgu iespaidu, ka Krima ir neievainojama. Tagad tā Krievijai ir tikai naudas bedre. Viss, ko Vladimirs Putins var darīt, ir turpināt mēģināt sūtīt degvielu, karavīrus un tehniku pussalā. Kad šie krājumi ierodas, ja vispār ierodas, tie ir izolēti. Ukraina tos apšauda. Krievija tērē vēl vairāk naudas, lai sūtītu jaunus krājumus. Ukraina tos atkal apšauda. Krimā tiek ieguldīti miljardi, un tā joprojām ir visneaizsargātākā okupētā Ukrainas teritorija. Karš, kas sākās ar Krimu, beigsies ar pussalu. Un Vladimiram Putinam otrā problēma ir viņa uzticamība. Mēs jau to esam apsprieduši. Putins tiek uzskatīts par lielo aizsargu. Kopš 2014. gada viņš ir stāstījis Krieviem, ka viņiem pieder Krima un ka Ukraina neko nevar ar to iesākt. Viss, ko mēs tagad redzam Kerčā un citur pussalā un ap to, pierāda, ka viņš ir melis. Kā Jasons Korkorants rakstīja savā 16. jūlija viedokļa rakstā laikrakstā Moscow Times, Ukraina šķiet ir atzinusi kaut ko tādu, ko rietumi sākotnēji palaida garām. Ukrainai nav obligāti jāatbrīvo Krima jau rīt, lai vājinātu Putinu. Ja Ukraina var pakāpeniski palielināt militārās un ekonomiskās izmaksas, kas saistītas ar pussalas noturēšanu, vienlaikus iznīcinot tās pievilcību kā Krievijas paraugu kurortam, Krima pārstāja būt ieguvums un kļūst par apgrūtinājumu. Katrs degvielas trūkums, atceltais atvaļinājums un bojātā noliktava pakāpeniski grauj to tēlu, ko Putins pārdeva Krievijai 2014. gadā. Un tas ir pats galvenais. Okupantiem, kuri nevar neko darīt, tikai noskatīties, kā sākas elektrības atslēgumi un sūkņos beidzas degviela, ir iesmērēti meli. Tagad viņi redz cauri meliem, ko Putins viņiem stāstīja, pat ja viņi to nekad neatzīs publiski, baidoties no atriebības, taču to nevar noliegt. Krimai bija jābūt par dārgakmeni Putina kronī. Tagad tā ir kļuvusi par cilpu ap Krievijas līdera kaklu, un viņš nevar šo cilpu noņemt, neatklājot Krievijas patieso vājumu. Kas attiecas uz Kerču, tur nav elektrības un uzbrukumi turpinās. Bet tilts joprojām stāv, kamēr Ukraina to pieļauj. Cik ilgi Ukraina ļaus okupantiem izmantot viņu bēgšanas ceļu, tagad ir lielais jautājums. Putina simbolisms ir tikai tik spēcīgs. Kerčes tilta bloķēšana, kā to darīja Krievija pēc Kerčes triecieniem, radīs tikai vēl lielāku dusmas. Krimā valda hauss, un šis hauss ir atslēga atbrīvošanai. Šajā video mēs apskatījām vienu triecienu un sniedzām analīzi par Ukrainas stratēģiju, taču, lai patiesi saprastu, ar ko saskaras okupanti Krimā, jums vajag vairāk. Daudz vairāk. Un tas viss ir šajā apkopojuma video, kurā mēs atklājam patieso Putina Krimas katastrofas mērogu. Noskatieties šo video jau šodien, lai redzētu, kā Krima sabrūk, un tad abonējiet The Military Show, lai nepalaistu garām nevienu mūsu ikdienas apskatu par jaunākajiem notikumiem Ukrainas karā. Un paldies, ka skatījāties!